tad jau tādu spēlē. Viski ir nestabili, kad vienā līnijā kājas ar dēļ garanās. Izbaucos to kedi. Beidzot, kāds ir arī izpildējies. Čībiņas. Man nav citu bēgļu. Ķer. Nu, tev ir maika, ko tu man atved atpakaļ. Piebrauc un uzsmel virsū viņus. Uzšūpinies. Vai es jau teicu, ka es lepojos ar tevi? Bet nu līdzsvar tev izjūta ir neiedzīgi laba. Es jau būtu jau pie pirmajiem teviem eksperimentiem jau izpeldējies. Juhai! Kaut kas pazuda. Es tev salielīju vienkārši. Pa zobiem. Stāst, kāds ir tavs viedoklis? Kā tev patika? Jautra spēļmantiņa. Fantastiska spēļmantiņa. Cilvēkiem, kam gribās spēlēties uz ūdens. Ideāls nomas vērķis, manuprāt, ideāls. Teiksim, kaut kādās ūdens tuvumā, kur cilvēki sēž pie galdiem, reāli bērniem uzvelk vestus un palaiž šito dēlu uz visu dienu ūdeni. Protams, viņi pēc tam ir apskrāpēti, apdauzīti, ja? Tā kā es tagad. Bet ir okei. Starp citu, Arta vakar prasīja, vai var sauļoties. Es teicu, ka izslapi muguri. Vispār ir arī. Bet sauļoties baigi labi var. Ja uzliek virsū vēl matraci, tad principā tā stabilitāte ir diezgan iespējama. 3 lietas, labas lietas, vajadzētu tev vēl vienreiz iežauties. Nē, bet nu, ritīgi, teiksim, priekš sauļošanās.
priekš sauļošanās manta. Nu, vispār priekš ūdens. Jo kas bija forši, apbraukājot laivu ostu, tu redzi visu no pilnīgi cita skata punkta. Ja braucot ar laivu, tu redzi, teiksim, bortu par šiteni, jebkurai laivai, jebkam, ja? Tad braucot ar šito, tu paskaties, iekšā pasveicini čomus un visu pārējo. Un, ja var aizsniegt, tad arī kaut ko no bufetes galdiņa var paņemt, arī, jā? Arta vakar piebrauca zemenes dabūju un kaut ko vēl dabūju no Fofoča. Aha. Nu, viņi brauc garām, protams, cilvēks skatās sievieti peltkostīmā, nu kā lai nepaicina. Uz zemenēm, protams. Jā. Secinājums viens, šis ir labs līdzeklis sievietēm peltkostīmā dabūt zemenes. Nu, tur jau var iziet uz kaut ko lielāku. Var jau dabūt arī ananas. Ābols. Ananasis. Reizēm misējās, tā kā spēki beidzās. Jā, slapš slīd labi. Ar kurš to laivu gādās rokā? Vajadzēja uz vēderi, jo galva būs smagāka par pēdām. Labi. Blipa. Tagad kaut kā baigi neveikli ir jānolēs no šī. Tev skūteru padot aizvairēt pēc? Tāds rokas. Jeb tu gaidi, ka viņi vējš atnesīs apakaļ?